Labdien! Turpinājums, kā es jau solīju vai nesolīju, seko un parādīšu, cik tālu kas nu kā notiekās. Bardaks vēl joprojām uz galda, sieva vēl no mājas nav izdzinusi, bet, kā lai saka, ko neizdarīja zinātnes vārdā. Pa lielam Arduino ir noprogrammēts, tas ir tas skaistulis. Ir šādas tādas improvizācijas uztaisītas sakarā ar šiem te konektoriņiem, jo laicīgi netika pie šīm te banānu pārējām un līdz ar to improvizēju tajā sakarā. Sigma elektroveikals man principā palīdzēja, tā šim nav nekāda sakara šo te. Tā, un principā šādi pagaidu pieskrūvēt, lai varētu viņus kaut kādā veidā pārbaudīt šī motoriņi, jeb thrusteri, jeb dzenskrūs, vienalga. Jo citādi pie strauja stopa, kura gan vairs nav, šiem motoru lēkai tagad traki. Respektīvi, kā jau teicu, pedāls uz priekšu, pedāls uz aizmuguru, pa kreisi, pa labi. Tā gan ir laivas kustība, pa kreisi, pa labi. Jo, ja mēs piespiedīsim, nezinu, vai to varēs redzēt, viens dzīs uz priekšu, otrs dzīs uz aizmuguri. Respektīvi, mēs varēsim uztaisīt 180 grādu rotāciju. Lēnais starts, arī atlaišana, respektīvi, ir saudzīgāk piespied, palaid vaļā, motoru apstājās pie smirklīša. Grūti, to gan es nezinu, vai es vispār varu parādīt ar vienu roku. Vēl neliela glitch ir, tāpēc, ka te diezgan daudz ir EMF, jeb elektromagnetiskie, tur kaut kādi tur sūdi gaisā un rezultātā. Tur bišķi tik pa brīdim grib nostrādāt analogās ieejas, tās ir šīs te. Un attiecīgi tad ir bišķi, viņš saprot signālu, ka to gan var izfiltrēt, bet labāk to būtu darīt ar ieldotām pretestībām, bet labi, atkal tu neiedziļināšos. Tā, šis vērķis rāda to, ko rāda, 31,8 volts, jo baterijas ir saslēgtas gan atkal improvizētā, jo man nebija nopietnāku vadu. Jo šīs ir, ja nekļūdos, 14 AVG, bet šiem motoriem vēlams būtu kaut kā 12, vai labākajā gadījumā 10. Ja mēs tā paskatīsimies uz vadu diametriem, tad kāds vadu diametrs ir šeit un kāds vadiņš ir šeit. Labi, kamerā to nevar redzēt tik labi. Tātad, attiecīgi viss ir izdarīts, nianses kādas varbūt ir. Domāju, pagaidu versijā, ja rītdien būtu jāskrien ūdeņos, to visu pielikt pie šādas te vienas spuras, vienu motoru vienā pusē, otrādi gan, bet vienu tad tā kā šeit, otru tā kā otrā pusē, bet tā kā rītdien kompaņons vēl nav ticis ar savu kajaku galā, tad attiecīgi būs tāda, kā bija ordinālā versija. Laivas vienā pusē būs šis, tad attiecīgi motors iekšpusē vai ārpusē, nezinu kā, un otrā pusē tieši tāpat. Tas pagaidām, tas tikai paraugam ir, lai var apstīties īsti, kā tas izskatās. Jā, strādā arī veiksmīgi kruīza kontrole, respektīvi to gan grūti ir kā roku notrāpīt, jo pedāls diezgan spēcīgs ir, ja tur 15 sekundes, man vai 25 sekundes šo te nekustīgi, tad attiecīgi, relatīvi nekustīgi, tad tur gan ir kļūda pieļaujama. Tad attiecīgi iestājas kruīza kontrole un motori turpina strādāt, kaut arī pedāls tiek atlaists. Savukārt tas nekādi, labi, ja tik ilgi tur varbūt varēšu noturēt. Man gan šobrīd nav indikātoru, lai pateikt, kad ir pagājuši 25 sekundes un kad ir iestājies šis te kruīzs. Nē, tomēr trāpīja. A2 motori strādā vienā virzienā uz priekšu. Uz apakaļ kruīza kontroli neliku, nevajadzīgu fīču. Bet toties, ja es gribu griezties, tad spiežot pedāli labajā pusē pa kreisi, mūsu kreisais motoriņš paliek lēnāks līdz apstājās. Respektīvi, mēs iegūstam to, mēģināšu trāpīt, lai mēs varam redzēt, ka motors principā ir apstājies. Savukārt, ja mums ir vajadzīgi kaut kāds super asas pagrieziens, turpinot spiest tālāk, motoriņš sāk griezties pretējā virzienā. Gan maksimālā jauda, ar ko viņam ir ļauts griezties, ir tikai līdz 50%. Palaižu pedāļus vaļā, turpinās kruīza kontrole, tas respektīvi, lai, ja mēs braucam velcītē, ko es parasti nedaru, bet vienkārši pārvalds lielāks gabals, lai nav visu laiku jātur kāju uz pedāļu. Tā kā neredzu, ja pieņemsim piespiežu šie pedāļi kruīza kontroli neatceļ, kruīza kontroli atceļ šie te vai uz priekšu piespiežu vai atpakaļgaitu. Respektīvi piespiedīšu atpakaļgaitu. Droši vien, ka dzīvē tas būs vienkārši ātrs uzsitiens visu.
un attiecīgi beidzās šī te kruīza kontrole, un atkal motors stāv vietā. Vainupīgi turpinam, sākam dzīt abas divas uz aizmuguri. Nu, tā lielos vilcienos pagaidām vēl tas viss, protams, nav uz laivas. Un kajaka, pareizāk būtu teikt. Bet es tā plānoju, ka jaunadēļ viss tā veiksmīgi saliksies, un tad jau, principā, arī Arduino vairs nemētāsies tā, ka tāds žagara kaudz. Bet uztaisīšu smuku kastīti, es vienkārši nezinu, cik liela no fiziski būs tā kasti, lai es varu uztaisīt kastīti. Es jau turētāju Arduino uzprintēju šādu te, vai respektīvi es viņu varu klikt, noņemt. Par dzesētājiem un temperatūru es vēl pagaidām domāju, jo man nav tie saucamie apusējie tie termalpēdi, nezinu, kā viņas nosaukt, līdz ar to man šim te skaistulim nav lipīgās virsmas, lai varētu pielīmēt. Tāpēc šobrīd uzliku komplektā nākošos termomuftiņus, lai stāv tā, kā stāv. Viens kasjaks man bija. Es, protams, ņemot vērā, ka loks būdams, nevaru gan parādīt. Šie te 2 vadi, ja būtu ar droniem ņēmies, tā filmē kaut ko pilnīgi aplam. Šie te 2 vadi, šo te signālu vadu biju pielodējis pie TX gala, nevis pie signāla gala. Līdz ar to, kad mēģināju to Bell Heli konfigurātoru, nekādi nevarēja piekonekties klāt. Tas man vesels stundu prasīja, kamēr es izpunktierēju, kāpēc man nav konekcija ar šo te, lai nomainītu iestatījumus, jo šie ir salīdzinoši ļoti lēni motori un jaudīgi motori. Parasti šādas te izmanto 90%, gan jāsaka, visi šie te ESC, jeb dzinēju vadības bloki iet uz droniem, bet tur apgriezieni motoriem ir pavisam citi. Nu jā, un tāpēc attiecīgi bija jānomaina iestatījumi, kur es atkal smēlos, gan jāsaka, lielāko informācijas daļu smēlos YouTube, lai konstatētu, kas un kur ir jāmaina un kāpēc ir jāmaina, jo vienkārši tur ieklikināt var, bet lai saprastu, kur ir tā būtība. Jā, vēl šobrīd man ir pārveidotājs uz 12 voltiem, tāpēc esmu arī pieslēdzies šeit Arduino, nevis pie 5-voltīgās ieejas. Un, ja nekļūdos, šī ir 5-voltīgā ieeja. Ja ne, tipat labi var pie piniem slēgties klāt, bet tas vēlāk, kad man būs pārēj uz 5 voltiem. Jo es gribēšu šo aktīvo dzesēšanas ventilātoru likt šiem te, kuriem vēl nav radiatoru, un atkal, protams, nav jēgas no dzesēšanas, jo no radiatoru, ķēde turpinās. Tad attiecīgi, lai nebūtu viņiem jāpārveido iekšējiem pārveidotājiem uz 5 voltiem, jo ventilātoru viņš būs uz 5 voltiem. Tā, jo aktīvi viņš vadīsies no analogās izejas. Tā kaut kā lielos vilcienos esmu apstāstījis. Protams, tā būs kastīte, viss būs smukāk, viss būs uz laivas, un tad jau es jau domāju, ka nākamais video, ja es taisīšu vispār tādu, tas būs jau uz ūdens, respektīvi, kad uz pedāļiem būs nevis manas rokas, bet jau kājas. Kaut kā tā, lai jums jauka diena!